Tā, labdien, godātie deputāti, cienījamie speciālisti visi klātesošie. Tātad šodien 14. jūnijas domas sēde, kārtējā plānotā, un pēc domas sēdes es aicinu arī uz mazu tādu informācijas pasākumu vai paldies pasākumu, tad, kad izskatīsim darba kārtību. Un mums ir piedalās visi deputāti, 9, tātad ir kvorums pilnīgs, un sagatavot ir darba kārtība, un darba kārtība ir arī iepriekš izsūtīta, bet šeit ir priekšlikums darba kārtībā, kā ieteica speciālists, tātad nekustamā īpašuma speciālists, šobrīd 5. un 7. jautājumu pēc darba kārtības izlaist un neskatīt, to turpināt sagatavot un skatīt nākamajā domas sēdē, un savukārt arī priekšlikums par papildus jautājumiem, kuri tika pievienot arī pēdējā brīdī, tie arī nav tādā līmenī, lai viņš šodien skatītu, līdz ar to tos arī neskatītu. Tad sanāk, ka paliek 14 darba kārtības jautājumi, un vai ir kādi priekšlikumi citu par darba kārtību? Ja nav, tad es aicinu darba kārtību apstiprināt, arī par to nobalsojot. Kas ir par? Paldies. Kas pret? Atturās. Tātad darba kārtība ir apstiprināta. Tad mēs ejam secīgi. Pirmais jautājums par aizņēmumu projekta uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Naukšēnu pagastā realizācijai. Vārds galvenai grāmatvedēcējai. Jā, kā jau iepriekšējā domas sēdē budžeta grozījumos izdarījām izmaiņas un nolēmām ņemt aizņēmumu šī projekta realizācija ir 95,400. Tagad ir izstrādāts ekonomiskais pamatojums un pieprasījums uzraudzības padomei, jo ir jāsāk projekta realizācija. Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka mums ir atļauts šo projektu realizēt. Un visi līgumi ir noslēgti, tad mēs ņemam aizņēmumu 95,400 uz 10 gadiem. To procentu skatās likmes mainīt pēc 7 mēnešiem. Šī brīdī principā valsts kases aizņēmumiem procentu maksa nav, ir tikai apkalpošanas maksa 0,25%. 6 vai 7 mēnešiem, tātad ar gadu procentu fiksēšanas periodu ik pēc 6 mēnešiem. Man īpaši nav nozīmes patreiz tas procentu likmi ik pēc 6, ik pēc 12 mēnešiem. Jā. Tas viss, vai ne? Paldies. Vai ir grāmatvedības dienesta citiem cilvēkiem, kas papildināms projektu vadītāji? Nav. Paldies. Uzraudzības padomes sēde jūlija mēneša otrā trešdienā. Divas nedēļas iepriekš ir jāiesniedz visi dokumenti. Jā. Skaidrs. Tātad iet runa par dronas purpuļas projektu. Tā, vai ir jautājumi? Nav. Paldies. Tātad pēc šī priekšlikuma, kā ir sagatavots lēmuma projekts, arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Šis nopietnās lēmums pieņemts. Otrs jautājums par Naukšēnu novada pašvaldības galvenās grāmatvedes apstiprināšanu. Tā, lai to izstāst. Tā sakarā ar iesniegto iesniegumu no mūsu galvenās grāmatvedes Dzintras Krievānis
Tātad ir radies lēmuma projekts, kur ir priekšlikums par grāmatvedības dienesta vadītāju, par galveno grāmatvedu apstiprināt mūsu ilgadējo pieredzējušo vietnieci Inesu Bētaku, un tas būtu sākot ar 16. jūniju. Un līdz ar to, jā, Dzintrai pēdējā darba diena ir 15. jūnijas, rītdien arī plānojas tāda simboliska paldies pateikšana. Un trešajā punktā izpildu direktoram organizēt visas vērtību nodošanas un tās precizitātes, kas ir nepieciešams ar gan ar rīkojumu, gan citu dokumentācijas sagatavošanu. Šis jautājums ir sagatavots, izrunāts, un es ceru, ka neradīs nekādas tālākas problēmas, un darbs būs nepārtraukts. Varēsim arī turpināt visas grāmatvedības lietas kārtot. Vai ir kaut kādi šeit papildinājumi, jautājumi? Piedalās arī Inese, viņa ir klāt. Dzintra. Tā kā Dzintrai šobrīd tikai vienkārši paldies, bet mēs vēl par to runāsim varbūt plašāk. Tad lēmuma projekts ir redzams, un ja nav jautājumi, un ja nav citi priekšlikumi, tad lūgums arī to atbalstīt un par to nobalsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Mūsu trešais jautājums ir par dalību projektā, kas pagātni pētī, nākotnes svētī. Tas ir saistīts ar muzeja novadu pētniecības jomu, kurā aicina piedalīties mūsu muzejam un mūsu muzeja darbiniece vai vadītājs vietas izpildītāja Diana Lušonaka arī rekomendējusi un ir gatava būt par šī projekta dalībniece no mūsu puses. Arī Finanšu komiteja izteica priekšlikumu atbalstīt dalību šajā projektā, tā kā šobrīd ir nepieciešams atbalstīt šo lēmumu projektu. Piedalās arī citi muzeji. Tātad, ja nav citu priekšlikumu, es arī aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākošais jautājums, 4. ir par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Naukšēnu pagasta Viļņi. Vārds nekustam īpašumu speciālistam Kasparam Broķim. Lūdzu. Šeit tātad pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu Naukšēnu pagasta Viļņu zemes vienības teritorijā, atkalot, teiksim tā, pie mājas, pie dzīvokļos mājas, piekrītošo teritoriju. Un priekšlikums būtu atļaut uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādāt atbilstoši sastādot darbu uzdevumu vai izstrādes nosacījumus, tur norādot atbilstoši teritorijas plānojumu un Latvijas likumdošanai esošajai. Labi. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājums bija tie 0,5 hektāri, tad iznāks klāt. Un ir tā, ka 0,5 ir tas, ko tā ir minimālā platība, ko nosaka teritorijas plānojums, bet ir vispārīgie ministru kabineta noteikumi, vispārīgie teritorijas plānošanas noteikumi, kas nosaka šo, ir iespējams atkārtas. Tad apstiprinot zemes ierīcības projektu, tad būs jāskatās. Domāju, būs jālēm vai piekrīt vai nepiekrīt, ja tiek mazāk tā platība. Tā, vai ir skaidrs? Un vai ir citi jautājumi? Tā, vai ir kāds, teiksim, sagatavot šo lēmumu projektu, ir kāds cits priekšlikums par citu lēmumu projektu? Ja nav,
Paldies. Tād es aicinu arī pēc šī lēmuma projekta nobalsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma Mūļas, Ēriņos, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā sadalīšanu. Vārds Kasparam Broķim. Pašvaldības īpašumā nodrošināts nekustamais īpašums, kas sastāv no 4 zemes vienībām. 2013. gadā jau tas īpašums ir pašvaldības īpašumā. Ir radusies situācija, ka ir droši vien nepieciešams sadalīt šo īpašumu atsevišķos, katrai atsevišķai zemes vienībai izdalīt atsevišķu nekustamā īpašumu. Lai būtu tā operatīvāk iespējams organizēt kaut kādu pārdošanu vai kaut kādu. Un priekšlikums ir sadalīt nekustamā īpašuma Mūļus, kas sastāv no 4 zemes vienībām, 4 atsevišķos zemes īpašumos. Viens tātad paliek nosaukumu Mūļus, apmēram 2 hektāru platībā. Un 3 atsevišķos īpašumus, katram piešķirot jaunu nosaukumu. Man ir izskatās. Jā, tātad lēmuma projektā atsevišķie. Jā, jomas, cirmas, laubes. Jā, līdzīgi arī Finanšu komitejā runājam, lai dotu iespēju šīs zemes arī varbūt pārdot. Atbalstot uzņēmējus. Vai ir kaut kādi jautājumi, citi priekšlikumi, cits redzējums par šo? Ja nav, tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies, vienbalsot. Nākošais jautājums par vienota nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta Lejasbolles ferma izveidošanu. Kaspars Roķis. Šeit ir iepriekšējā sēdē, tika pieņemts lēmums, ka atļaut izstrādāt zemes īpašības projektu, bet es saprotu, ka zemes īpašnieks ir konsultējies ar certificētu zemes ierīkotāju un konstatēs, ka šī gadījumā zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama, un tad to ir nepieciešams vienkārši domas lēmums par to, kā atļaut apvienot 3 nekustamos īpašumus vienā nekustamā īpašumā. Šo īpašumu sastāvā esošās zemes vienības. Ņemot vērā to, ka esošā apbūve un adrese jau ir piešķirt, šis kopējais īpašums varētu saukties Lejasbolles ferma un adrese arī kopīgi Lejasbolles ferma. Tā vai kaut kas papildināms kādam? Jautājumi par šo lēmumu projektu situāciju. Nav. Tāda cita priekšlikuma. Ja nav, aicinu par to balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Lēmums pieņems. Nākošais. Par nekustamā īpašuma Naukšēnu pagasta Piksāru Zāģētavu zemes platības precizēšanu. Kaspars Roķis stāsta. Ņemot vērā visas zemes reformas nianses un tam līdzīgi, ir veikts nekustamā īpašuma Piksāru Zāģētavu zemes vienību uzmērīšana, un uzmērīšanas rezultātā izrādās, ka ir viena zemes vienība 1,05 hektāru platībā, un otra zemes vienība 2,58 hektāru platībā. Ir 1992. gadā Tautas deputātu padomes lēmums par to, ka piešķir lietošanā
Skaidrs? Jā, man viss. Jā, paldies. Vai lēmuma projekts skaidrs? Ir jautājumi? Nav citi priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu par to arī nobalsot. Kas par? Paldies, kas pret atturās vienbalsīgi pieņemts. Nākošais jautājums ir par dzīvojamās mājas Lapegles, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā apsaimniekošanu. Vārds Ņinai Krastiņai. Saka, apsaimniekotāju maiņu. Mums priekšlikums pieņem pārvaldīšanā dzīvojamo māju Lapegles, Naukšēnu pagastā. Un notiek pārvaldīšanas maksu, mums 7 eiro par dzīvojamās telpas kvadrātmetru. Līdz šim. Līdz šim to darījām Jāna Krastiņa. Visi komitejā skatīts, priekšlikums ir atbalstīt, lai vienkārši lietas varētu kārtot uz priekšu saistībā mājas apsaimniekošanu. Ja ir jautājumi, lūdzu. Nē, citu priekšlikumu, ja nav, tad aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Vienbalsīgi pieņemts lēmums. Nākošais jautājums par dzīvokļu īpašuma Alderes 7, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu. Vārds Ņinai Krastiņai. Mans priekšlikums izīrēt sociālo dzīvokļu Alderes 7 uz laiku līdz 2017. gada 30. novembrim. Jā. Skaidrs. Tā, lēmuma projekts redzams uz ekrāna. Vai radušies jautājumi, lūdzu. Komitejās skatīts. Domāju, ka atbalstoši. Tad aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies. Nākošais ir par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldera 4 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā izīrēšanu. Ina? Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa Aldera 4 izīrēšanu Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā uz laiku līdz šā gada 31. decembrim. Jā. Jautājumi lūdzu. Ja nē, tad citu priekšlikumu, ja nav, aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Paldies. Lēmums pieņemts. Tad mēs esam tātad tikuši. Nākošais jautājums ir par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Alderis 6 Naukšēnos izīrēšanu. Vārds Ņinai, turpina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par sociālā dzīvokļa Alderis 6 izīrēšanu uz laiku līdz šā gada 31. decembrim. Jā. Tā, ja nav jautājumu, citu priekšlikumu, arī aicinu par to balsot. Kas ir par? Paldies, Romans. Tad nākošais par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Lapegles 10 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā izīrēšanu. Lūdzu, Nina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par dzīvokļu Lapegles 10 izīrēšanu uz laiku līdz 2018. gada 30. jūnijam. Jā. Tur parādi nav. Viss kārtībā. Šeit tomēr ir centrāla apura. Tad, ja nav citu priekšlikumu, jautājumu, ja nav, aicinu arī par to nobalsot, apstiprināt to, kas ir par, kas ir pret, kas atturās, vienbalsīgi pieņems lēmums. Tā, nākošais dzīvoklis ir tātad jautājums par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Māras 2 Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Ķoņos. Naukšēnu novadā izīrēšanu. Lūdzu, Ņina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par pašvaldību ar piedarošā dzīvokļa Māras 2 izīrēšanu uz laiku līdz 2018. gada 30. jūnijam. Jā. Redzams. Lēmuma projekts redzams. Un, ja nav jautājumu, tad arī aicinu par to balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Nu, un pēdējais jautājums. Par līgumu pagarināšanu, par dzīvokļu Jaunbuķu 3, Ķoņu pagastā, Naukšēnu novadā izīrēšanu. Lūdzu, Ņina. Mans priekšlikums ir pagarināt līgumu par pašvaldību ar piedarošā dzīvokļa Jaunbuķu 3 izīrēšanu uz laiku līdz 2018.
Kā tur ar maksājumiem? Viss kārtībā. Viss kārtībā. Tad ir labi. Tad varbūt ir radušies jautājumi. Ja nav jautājumi, tad par šo lēmumu projektu arī aicinu balsot, kas ir par. Pēdējais jautājums vienbalsīgi. Paldies. Tā kā mēs novienojamies par darba kārtību un nobalsojām, par darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un šī tā sēde, kad man nav jānosaka nākamais sēžu datums, visiem zinām iemeslu pēc, tā kā es no sirds pateicos par darbu un sēdi varu slēgt, lai pateiktos vēl savādāk. Lielas paldies! Sēdi slēdzu.